Kādas vecuma grupas un valodu līmeņi ir piemēroti jūsu piedāvātām nometnēm? Principā nometnes mums tiek piedāvātas visiem valodas līmeņiem, sākot no zero līmeņa. Tad, principā, ir nometnes, kuras jūs varat apmeklēt pat, ja jūs vispār neparvaldat angļu, vācu vai franču valodu. Principā, jā, visiem līmeņiem, godīgi sakot. Kādas ir biežākās atsauksmes no skolēniem un viņu vecākiem pēc vasaras skolas apmeklējuma? Parasti ir ļoti labas atsauksmes, un mūs tas priecē tiešām, jo mēs cenšamies piedāvāt vislabākās un ļoti kvalitatīvas programmas. Mēs arī atbalstam savus klientus visa procesa, sākot no mirkļa, kad mēs vienojamies par to, ka jā, let's plan the holidays, līdz tam brīdim, kamēr students, skolēns atbrauks atpakaļ no vasaras programmas uz mājām. Līdz ar to mums liekas, ka tas atsauksmes ir vislabākas. Vismaz, piemēram, par pagājušiem 3 gadiem mums nebija nevienas sliktas atziņas par mūsu organizētajām vasaras programmām. Kā jūs, Amda, izvēlaties partneru skolas un nometnes ārzemēs, ar kurām sadarbojaties? Nav kaut kādas tādas speciālas stratēģijas, teikšu godīgi, kā mēs izvēlamies mūsu partnerus skolas un nometnes ārzemēs. Ir vienkārši prakse. Piemēram, ar Earlscliffe skolu, kurā arī būs mūsu pasākuma, mēs jau sadarbojamies kaut kādus 10 gadus, un nebija neviena gadījuma, piemēram, kā braucot uz šo skolu, mūsu studentiem bija kaut kādas problēmas. Tad, principā, mēs balstamies uz skolas kvalitāti, uz to, kāda veida skola atbalsta mūs kā jūsu agentus šeit Latvijā, cik skola ir pieejama, cik programmas ir kvalitatīvas un arī maksā arī ir nozīme. Tad līdz ar to, tas vienkārši ir caur praksi, caur dzīvi.